dzimtas tradīcija. Kas ir? Tiem labiešiem bija arī, kā saka, tāds morāli uzdevumi. Būt arī labiem pret apkārtējiem. Un, teiksim, man vecam tēvam tas izdevās. Kad te, teiksim, pa šito šoseju uz Varakļāniem brauc, nu, zin kā ar zirgiem agrāk. Viens pajūgs aiz otru. Kā tagad žiguļi brauc tā, nu, tie mašinītes tā toreiz zirgi. Zirgu pajūgi gāja. Ja kaut kas salūza, teiksim, uz ceļa vai saplīsa, bet visi apkārties, brauciet tur uz skūbiem, tur uz tām mājām, tur visiem palīdz. Saprot? Tas jau arī tāds stiliņš. Bet ir viena kaut kāda nianses. Tev mamma teica, lepnība un dumība aug no viena celma. Jā, bet te neiet runa par lepnību. Te iet turēšanās godā. Teiksim, katoļu kaķismā no 1581. gada ir teikts, paskaidrots balsis, tev būs viena godu, tev būs viena dievu turēt. Ka mūsu laikos, tas ir 1585. gadā, cilvēki esot tik jau izlaidušies un samaitāti, ka viņi savu godu turot augstāk par dievu. Ka tā esot mūsu laiku jauno cilvēku samaitātība, ka viņi mantu un savu godu turot augstāk par savu godu. Pa dievu. Jā. Tev būs viena dievu turēt. Nevis sevi, bet tur to. Viss ir kārtībā, viss notiek. Un raksta audio. Ja vajadzēs, izgriezīšu. Bet ir divas šitās lietas un tā nianses. Un es saku, ka svētums un svētulība ir divas polāras pa lietas. Jā. Pa vidu ir atklāta izlaidība. Jā, nu tā varētu būt. Bet tur es saprotu, ka tur tas tavs sensis, tur tā pareizi bija notrāpījis tam visām tām stilām un skaribdām. Jā. Bet tur ir kaut kādas 4 vai 5 iespējas brutāli un rupi kļūdīties. Nu, iespējams, jā. Nu, tāpēc jābūt tik dzīves gudram, ka pat ar to atšķirās ierindas cilvēks no labiešu, ka viņš nekļūdās. Перед вириваться, позади не остаться, посреди не мешаться. Jā. Bet visur viņš ir. Un neviens nevar teikt, ka viņš nav bijis. Jā. Bet viņš nav ne pirmais, kā lai to pasaka? Nu, diezgan tuvu pirmajam. Bet viņš nav virsaitis, viņam nav jābūt cilts vadonim, viņam nav jābūt, teiksim, viesturam. Bet viņš ir pats galvenais. Nē. Viņš ir gudrākais. Būtībā tas, uz kuru balstās, tas saucamā vidusšķira, jā, varbūt kā šobrīd skatās. Tā vidusšķira, tie varētu teikt, ir drusiņi tā kā uz to labiešu pusi, jo viņš ir gan turīgs, gan godavīrs, gan arī gudrs. Un kā amatnieks, jeb kā kaut kādas profesijas zinātājs, ar visiem noslēpumiem viņš to profesiju nodo mantojumā. Un tā Kalei dinastija jau bija gājusi, kā saka, uz priekšu. Un, piemēram, viņš kāds 3-4 paudzes varēja būt bijis. Nē, no 9. gadsimta. No 9. gadsimta. Kas saka? Bet tev to tēvs stāstīja, vai kā, vai tu to pats izdomāji, vai? To vecā mamma stāstīja. Iekumus arī tie jau bija briesmīgi. Kā saka?
smalku, senu amata cilvēki. Un viņi no Purva Rūdas, kā saka, zobenus kaut. Tad kala no Purva Rūdas. Nē, nu Purva Rūda, bet ir tas stāsts par to, ka te ir atrasta demonstrētais tērauds un viņš ir izkauts plāksnes, un tam viņš ir kauts kopā. Un te viņš ir, tas viens zobens ir maksājis tikpat, cik tagad tanks, jo viņam tā vērtība tāda ir bijusi. Un te kala. Un piemēram, Ūbānu pilskalnā es 7. klasē piedalījos ar Vladislavu Vurtānu arheoloģiskā izurkumā, un tur viņš atrada tās Purva Rūdas šito cepli. Ūbānu pilskalnā. Tā kā tā ir tāda. Un tie visi mani tie senči, visi turējušies, zinu, kā zvēri. Piemēram, tās kalves man skubos arī klētī blakus, kur tas šķūdīts, tur bija smēdi. Es vēl atceros. Tur vecais kumsārs kala zirgus. Kur? Tajā koka piebūvē. Kas ir blakus klētī uz šo pusi. Jā. Tur bija. Kurš vecais kumsārs tas iznāk? Vecais tēvs, mans. Jā. Mans vecais tēvs. Un tas Jānis? Nē. Jānis. Paldies. Nu, tas pats, kas tās visas mājas sabūvēja. Trakais. Sieru varbūt. Un viņi jau arī negrieza ceļu ar. Piemēram, tā kā viņš bija tajā mājā kalps. Viņš bija kalpu pie mācītāja Kučiera. Ģenerāla Ezeriņa tēvu. Un viņš tik pamatīgi strādāja, ka tas Ezeriņš viņam tā prasīja, klausies. Jā, tu nestrādās nemaz tā kā kalps, tu strādā tā kā saimnieks. Taču es būšu ar saimnieks. Nu, bet kučieris, bet tas ir kā baigi prast. Nu, cik tur tās kunst, kas tur pabraukāt, cik reiz vajag braukāt kungam kučieri? Iedomājies, vai tam viņam... Mācītājiem. Nu, mācītājiem, nu vienalga kučieri. Uz baznīcu, svētdienās, un pēc tam apkārt bērnus apklaušanot pa mājām. Nu, kas tur braukt? Tāds bija kučiera amats. Un kučieram pa kalpu. Man vecais tēvs strādāja. Stāsta vēsturi. Un tagad pa to ceļu brauc arī muižkungs ar savām treilenēm uz Auguļu Peldētavu. Jā. Un gar Kūts priekš tas ceļš iet. Pagad, tas ir tur Peldētavu, tā? Jā, ne, tur jā. Tur tagad var peldēties tā ezerā, nē? Jā. Droši? Jā. Tas ir Auguļu ezers? Nē, Salu. Ko? Salu ezers. Nu, jeb Auguļu, jā. Salu ezers. Nu, Auguļu mājas pie tā ezera. Jā. Nu, un tur ir pīle vai zos vai vist ar cāļiem. Vienmēr, ka šie rikšos brauc ar karieti, nu, saulītē tās tur guļ. Tās tur skrien prom, bet vienmēr kādu nomin. Vai zoslēnu, vai pīlēnu, vai cāli. Un tam manam vecam tēvam šitas ir līdz kaklam. Šis ieliek abās pusēs mietus ar kārtīm, zini kā aplokiem. Jā. Kad tagad piebrauc, ir jāaptur zirgs, jāvēl kārtas laukā, izbrauc tur, atkal ir, gulošie policisti. Nu.
vai ne? Kamēr šie kučieris pa baznīcu ar mācītāju, tikmēr šis uztaisa šitos vārtus. Kā baznīca beidzas, jā, kungs brauc ar sprēlenēm. Kungam cits kučieris. Rauleņas kungam. Tas jau pa gabalu vēl, Jānī, tais vārtus vaļā. Šis netaisa. Tik domājies, muiškungam netaisīt vārtus vaļā. Tas jau nav pa jokam. Šis saka, kas brauc, tas taisa. Un piespiež to muiškunga kučieru, kā saka, visus tos vārdus, šis pats stāv klāt, lai visu kārtīgi sabāž atpakaļ tajās. Atbrauc mācītāji kučieris mājās, skatās, johaidī. Vecais tēvs izrīko, ka tas ceļš jālaiž pa augšu, tai kūtē, zini. Otru pusi, lai nav tām cāļiem un visām pa virsu nebraukā. Tā arī ietaisīs to ceļu pa augšu, un tagad tas ceļš pa augšu joprojām iet. Kūts vietai, kūts jau nobrukusi, vairs nav. Kā? Kur ellē, zin, jau 19. gadsimtā negrieza ceļu. Kalps, ja? Bet ir vēl tāda lieta, tas Vilis, tas ir tētim brālēns. Brauc un viņi runājās un viss tās lietas, un viņš runā par to 7. augumā. Viņš arī baznīca, bībeli un visu to, vai ne? Un izrādās, ka tiešām, teiksim, kaut kādi ģenētiski defekti, viņi pārmantojas to kurus kaut kādai 7. paudzē. Un tad īsi pazūd. Jā. Un arī, teiksim, garīgie grēki. Nu? Ir cilvēki, kas tic, kas netic garīgai pasaulē, bet būtībā vārdu sakot, teiksim, tas ir tie grēki, viņi tiešām ir tā nezāle, viņi tas vilnis, tas grēks. Tā nav kļūda. Tas nav vēl kaut kas, ir vai neteiksim, gadās noslēpot, bet tas ir, kad, tā ir tad negadījums, var gadīties, ja? Bet, ja apzināti dara ļaunu, tad tas ir grēks. Tad pat slikts vārds ir grēks. Un tur teica, tur stāst par kaut kādiem seniem grēkiem, kas tur kaut kādām, tur viņiem ir bijuši tā dzimti plašāk, un kad viņi sagrēkojuši tur kaut kur, viņš daudz diezgan zina kā. Un atcerās, un viņš interesē, un viņam tas ir svarīgi. Bet tas kaut kāda tāda moderna nepareiza lieta, kad jau 19. gadsimtā viss, kā normāli, man liekas, bija zināt kaut kur 2, 3 vai 500 gadus atpakaļ, kas ir noticis. Un koptiem, teiksim, Ēģiptē tas tā ir, viņi zina stipri sen atpakaļ, vai ne? Teiksim, tur tie stāsti, jo tā ir. Un armēņiem tāpat ir. Armēņiem ir tur tās dzimtu kroniku glabāto, kur visas dzimtu kronikas glabājas Erevānā. Alās, tur speciāli tādi izbūvēti. Visu armēņu dzimtu kronikas. Armēņu ārkārtīgi šito te. Bet viņiem tā ir tas Ararat kalns, kur tas šķirts piestāja. Un tam kaut kāds tur pamats, kaut kas tur vispār ir, tur apakšā. Saka, droši vien tā ir viss sagadīšanās, bet... Nav sagadīšanās. Bet katrā ziņā gudrība viņiem ir. Tautas senā gudrība ir ļoti ievērojama. Tas ir noteikti. Es tur biju ar kori Erevānā. Un es tur tā diezgan to tā izjūtu interesanti. Viņu to tautas varenību.
Tas nav tā, kā saka. Bet te jau stāsts, Un ka tāpēc šito viņus zemi- jau tie krievi tos anekdotas pa viņiem stāsta. Lai, teiksim, gudru un vērtīgu kaut ko diskreditētu. Tas jau ir tas. Būtībā Krievi jau ir ļoti, kas ir piemeklēta tauta. Vispirms viņi cēlušies no vergiem, no sklāviem, slāvi. Tas atkal Tā tie ir atkal teorija meli ir. par, tie atkal ir meli par krieviem un krieviem. Nē, tur Jā. nerunājot par kaut ko sliktu pa viņiem. Bet redz, bija lielās impērijas, bija Persija un Roma. Un kas izbēga vergi, jebkurus palaida vaļā, viņi, kā saka, veidoja ap šīm vergturu impērijām tādu buferu zonu. Tuvējās ārzemes saucamās. Un tur, kā saka, redz, tad vergam raksturā bija daudz, kā saka, sliktu īpašību. Viņam nebija šo labiešu īpašību. Un tā viņi savairojās. Kā saka, kā diezgan liela buferu zona. Un šī buferu zona vēlāk, teiksim, gāja uz priekšu un asimilēja visu to, kas bija uz ziemeļiem. Gan Eiropā, gan Krievijā. Redz, viņš jau ir, kā saka, kā tauti tādi tik grib iekarot, valdīt, būt vadošie. Viņam asinīs ir tas, kas saka, izēst to, ko cits sakrājas. Patiesībā man tas ir jāpierāda, vai ne, vai vienam otram citam jāpierāda, bet vispār tika Anglijā nāca iniciatīva, teiksim, kaut kāds 16. gadsimtā masveidā tika viltota vēsturi, ieskaitot baznīcas grāmatas. Un tad 18. gadsimta sākumā tika masveidā viltot Latvijas un arī Krievijas vēsturi. Kaut kādu, teiksim, pālenu dzimtas interesēs, vai ne, teiksim, vienkārši tika viltota, uzkundzējās, un vārdu sakot, bija, kā saka, labiem mužnieki un sliktiem mužnieki, un tā bija cīņas starp labiem un sliktiem mužniekiem. Ļoti asiņaini. Varētu būt. Bet interesanti, ka te, man liekas, Latvijā ir kaut kur, man liekas, ka ir tāda lieta, ka te ir izkauts, izmērdēts, un te kaut kā atjaunojas, te vispār zemi kaut kādā veidā atjauno, viņi kaut kā prasa. Vienkārši te, ir jābūt kaut kādiem tādiem cilvēkiem uz šīs zemes, jo vienkārši viss pārējais, vienkārši visi eksperimenti, kukurūzas sieviešana vienkārši neizdodas. Nezinu, tāda kaut kā.